Veicins visiem! Šodien turpinām pētīt perspektīvu. Un šodien mums ir 2 satikpunktu lineāra perspektīva. Nekas sarežģīts tas nav. Vienu reizi jāizprot, un pēc tam forši var lietot, pareizi zīmēt mājas, ielu perspektīva. Tad šodien mums atkal vajadzēs lineāls. Un es domāju, ka uzzīmēsim māju uz koka, lai mums ir tāds radošs darbs arī. Tad, ko mēs darīsim sākumā? Mēs šeit lapas vidu varam uzzīmēt stumbru, koka stumbru, kura mums būs arī tas mājas. Tad vienkārši koka stumbrs, un piemēram tas saknes, es varu šeit lejā uzzīmēt dažas saknes. Tā, lai mums ir reference, ka rekur šeit kaut kur mums ir zeme, un zarus mēs uzzīmēsim vēl, kad mums jau būs tas, tie kubicīņi, kas būs arī tā māja, tad mēs arī pēc tam piezīmēsim zarus, kā mums vajag, lai iet caur to māju. Super! Tagad mēs vilksim horizontā līniju, tad atceramies, horizonts, tas ir tā līnija, tas ir mūsu acu līnijas, tas ir tā, ka es skatos, tur arī ir tā līnija. Viņa ir vienmēr taisna, tāpēc arī pārbaudām, lai lineāls mums ir taisns, vienmēr varam pārbaudīt ar lapas māli. Ja, lapas māla mums ir vienmēr taisna, un lai mums tas lineāls iet paralēli, novilkam. Nevajag vilkt ļoti stipri, šī ir tāda konstruktīva līnija, mēs viņu vēlāk varam arī izdzēst. Kad mums ir horizonta līnija, mēs šeit beigas ieliksim 2 punktus. Kopumā un visbiežāk ir tā, ka šie punkti šie arī ir mūsu 2 satikpunkti. Ļoti bieži ir tā, ka viņi patiesībā ir pat ārpus lapas. Kad mēs kaut ko zīmējam, mums ir jāizcilojas, kad viņi ir pat tālumā. Bet šodien tik, lai mums ir vieglāk būvēt un lai vieglāk saprast, mēs tos ieliekam lapas iekšā, lai mēs varam arī vilkt tas līnijas. Tātad, nākamais, ko mēs darām, tad 2 satikpunktu perspektīva ir tad, kad mēs redzam to stūri. Ja? Kad, piemēram, šeit, tas ir tā kā kup. Tad es to zīmēju, tad man ir tā māja. Ja? Un tad mēs sāksim ar šito tuvāko līniju, un tad mēs būvēsim visas pārējas. Ja? Tad šodien mēs būvēsim visas šitas tādus kubus. Ja? No dažādiem skatu punktiem. Tad sākam tāds esmu zīmējis. Es jau zīmēju, super, jā, tad šodien tā atkārtosim, lai ir jau pārliecina. Tad skaties, es kaut kur, piemēram, es ielikšu vienu līniju, tad viena daļa man būs šeit, kas ies tā kā cauri tam horizonta līnijai. Tad man būs tā līnija, viņa ir no vienas puses un no otras. Ja? Mēs varam salikt tagad nedaudz dažādas. Un, piemēram, viena daļa man būs šeit tā virsu, viņa būs virs horizonta līnija. Un viena daļa, piemēram, man šeit būs arī lēja uz zemes man būs kaut kādas arī kaste vai kaut kā. Ja? Es uzzīmēju 3 līnijas, un tad mēs ar tiem redzēsim, kā mainas tā kuba, tas formas uzbūvē, kad mums ir virs, uz vai zem horizonta līnija. Un tāpat, ka pagājušajā reizē, kad mums bija tikai 1 punkts centrā, un mēs vilkam visas līnijas uz to punktu, tad mēs darām ar šiem. Tātad es, piemēram, to centrālu. Es ņemu virsējo galotni un savienoju ar punktu. Atkal nevajag vilkt stipri, tas ir tā kā konstruktīva līnija. Tātad no virsotnēs un no līnijas beigām mēs savilkam.
uz vienu punktu. Un mēs savalkam arī uz citu. Savalkam šeit. Tādi sanāks mums divi tā kā lieli tādi trīs stūri. Un rekur, piemēram, šī forma, ja, tas ir jau mūsu kubs. Tagad mēs paši izvēlējamies, cik platu es to gribu. Ja, un es pateikšu, ok, labi, šeit, piemēram, man beigsies šeit. Ja? Es pati izvēlos, cik tālu ies tā forma, tas kubs. Un rekur, tā pareiza uzbūvē, tas pareizais lēncis mums sanāk atkal šajā trīs stūra iekšā. Ja? Tāpat, kā bija pagājušajā reizē, vilkam lampas. Un šeit es arī izvēlos, ok, cik man gribas, lai ir tā māja plata. Un es uztaisu. Kas notiekas? Kad mums ir kaut kas, piemēram, tas ir tipisks, ja mēs zīmētu māju, mūsu acu skatiens ir, piemēram, pirmā stāva loga. Un tas nozīmē, es neredzu ne jumtu, un es, protams, arī neredzu to apakšēju daļu, ja? Jo es stāvu skatos tā kā gandrīz vai nu pa vidu vai šeit lejā. Paskatīsimies tagad, kas notiekas. Jā, tāds mūsu acu skatiens, kas ir šeit. Ja, tad šeit ir mūsu acs. Ja. Un šeit man ir tā forma augšā. Tas nozīmē, es redzēšu to dibēnu, to apakšēju daļu. Daram to pašu. No šiem punktiem mēs savilkam līnijas uz tiem pašiem satiksmiem. Uz tiem pašiem, kas atrodas uz horizonta līnijas. Nav tā, ka mēs tagad izdomājam kādu citu horizontu. Horizonts ir vienmēr viens. Un vienmēr taisnība. Ja? Jo horizonts tas ir tas, kā mēs skatāmies, kur ir mūsu acu līmenis. Tad atkal ar lineālu es savilku tas līnijas uz vienu pusi un uz otru pusi. Ja? Tad es redzēšu, atkal, ko es varu darīt. Es atkal varu, es pati izlēmu, cik plata man ir. Ja? Šeit tā ir trīs stūra iekšā, es vilku līniju. Ja? Tagad mums sanāk tā nedaudz jau citādāka forma nekā tā pirmā. Jo šeit mēs redzēsim jau arī trešo daļu. Tas nozīmē, ka tagad, lai atrastu, kā viņa man te izskatās, skaties, no šita punkta es savilku šeit, uz šo pusi, un no šita punkta es vilkšu uz citu pusi. Un te kur man sanāks tur, kur viņi krustojas, arī būs tas mans ceturtais stūris, un te man būs arī tās dibena forma. Ja, kura arī būs perspektīva. Viņa būs tā, ka šitas tuvākas malas vienmēr ir lielākas, un tās tālākas malas vienmēr būs nedaudz mazāk. Un rekur tagad man šeit ir forma, kur es redzu jau šito tubē. Ja? Sanāk, Aleks? Jā. Super, tu jau esi eksperts. Tad uztaisīsim to pašu uzdevumu šeit ar kaut, nu šeit arī lejā stāv kaut kāds. Mums ir tā ēka uz mājas, bet mums arī kaut kas šeit būs par būdiņa sunīm. To pašu mēs darām. No tās līnijas, no tās pirmās malas, vislielākas, vistuvākas mums, kuru mēs paši izvēlējamies, darām to pašu. Mēs velkam līnijas uz to satek punktu.
kad līnijas savilktas, tad mēs atkal paši izvēlamies to platumu, ja, kas mums šeit būs, piemēram. Teikšu, te man būs suņu būdiņa, suņu māja. Ja, tad varbūt priekša daļa būs mazākā, tur aizmugure būs nedaudz liela, tā kā. Ja, tad atkal man sanāca jau divas malas, tas ir uzbūvētas perspektīva, un lai atrastu trešējo, tad atkal man jāsavelk vēl līnijas uz tiem punktiem, kad sanāk no šita punkta es eju uz šo pusi, no kreisajā punkta otrā uz labu. Un tur, kur viņi krustojas, tur arī man radīsies tas. Tad tas ir sanāk tā kā jums, es redzu to augšējo. Ja? Protams, tas izskatās tagad ļoti konstruktīvi, neizskatās par baigi tāda radoša zīmējumā, bet kad mākslinieks to zina, izprot un māk to pielietot, tad jau var zīmēt tā brīvu roku, bet vienalga tu atceries. Šeit, piemēram, šajā piemērā var redzēt, ka tas līnijas viņas satiekas. Tad tu redzi, ka šitajā mala, kas ir tuvāk, ir lielāka. Un, piemēram, šī līnija ir lielāka par to aizmugurēju. Ja? Un šī līnija šeit ir lielāka par to. Ja? Vai arī šeit. Es varu to, piemēram, ja man tas kubs būtu caurspīdīgs, ja? Tad es varu to pašu izdarīt ar to aizmugurēju punktu, tad es arī atrastu, kur šeit viņš šeit atrodas. Ja? Piemēram, es gribētu uzzināt, man no stikla. Ja? Un tas ir tas princips, klasisks princips, kā uzbūvēt. Tagad mums šeit ir jau 3 piemēri. Ir tā, kā izskatās kubs vai māja vai kaut kāda kastē, kvadrataina forma. Ja mēs skatāmies viņai tā kā vidus, mēs neredzam ne dibenu, ne jumtu. Kā izskatās, ja tas kubs vai kaste vai māja vai kaut kāda forma ir virs, ja, tad es redzu to apakšēju malu. Un tad ir no augšas. Tur diezgan ātri mēs esam šito uztaisījuši. Tagad mēs varam uztaisīt vairāk tādu, kā jau smukāku, radošāko darbu. Mēs, protams, varam papildīt. Ja? Tas konstruktīvas līnijas, tas, kas mums jau nav vajadzīgas, varam tos ņemt. Jā, attīram. Visas tas līnijas prom. Jā, tad varam nedaudz atkārtot, piemēram, koku siluetu. Jā, arī varam notīrīt tur, kur koks jau mums aiziet aiz kastēm. To mēs arī ņemam. Un varam, lai mums ir radoši, uzzīmēt to zāru, piemēram. Sanāk, šeit mums kaut kāds zārs iet ārā no kastēs. Un šeit varbūt aiziet lejā. Ja mums gribam, mēs varam arī šeit cita puse pielikt vēl
vēl kaut ko. Ja? Lai mums arī, piemēram, tas neizskatās tā vairāk kā vienkārši kaut kādas kastes. Ja? Ko mēs varam izdarīt? Piemēram, ja es saku, man tie ir uzbūvēti no koka, ja, no koka dēļ. Atceramies, līdzīgi, kā mēs darījām, mēs būvējam to grīdu, tā ir centrāla perspektīva. Piemēram, šitu daļu es šeit sadalīšu uz gabaliņiem. Šeit man ir atkal to centrālo līniju, es sadalīšu šeit. Ja? Un tagad, kad mēs jau zinām to principu, ka līnijas aiziet uz tiem punktiem, es varu atkal nevilkt visas līnijas, lai man nav jādzēš, bet es varu vienkārši savienot lineālu un šeit vilkt tikai tur, kur man vajag to līniju, kur ir tie dēļi. Ja, kur ir to. Tad es šeit varu jau, un tad tu redzēsi, ka viņi arī maina, katrs maina savu virzienu. Tad man skatās, ok, tad mēs varam pēc tam tā smuki uztaisīt tā, lai izskatās, ka ir no koka, piemēram. Es teikšu, bet man vajag logu, ko man tā kaste, man tur nav nekāds logs. Ja? Arī to logu mēs varam, piemēram, šeit, mums tas līnijas uzbūvētas, es varu šeit sev. Ja? Ko šeit svarīgi var minēt, piemēram, tagad, kad es gribu veidot to logu. Vertikālās līnijas šeit ir vienmēr taisnas. Ja? Tas nozīmē, slīpas mums iet tas horizontālas līnijas, bet viss, kas ir vertikāls, tad ir vienmēr taisns, viņš neaiziet tā kā arī, ka šie slīpie satiekoties kaut ko. Tāpēc šitas saucas divu satek punktu. Un ir arī perspektīvā ar 3 punktiem, kur ir šitie 2, un tad ir vēl viens punkts augšā. Un tad arī tas līnijas, kas mums tagad vienkārši taisnes vertikāls, arī aiziet slīpi uz augšu. Ja, un tad tas ir tad, kad mēs zīmējam debeskrāpjumu. Un tajā brīdī, kad, piemēram, es lejā, un es skatos, pacelu galvu, skatos uz augšu, un tad man liekas, ka debeskrāpis viņš arī tā kā aiziet, ka tas līnijas ir savienojas. Un atkal, tas ir tikai tā, ka redz mūsu ārstu. Mēs jau zinām, kā tā ēka ir taisna, tas tur šķivi neaiziet, bet tas ir tāpēc. Un tāpēc tagad zīmēt logu, vertikālas līnijas vienkārši taisnas, bet tas līnijas, kas ir horizontālas, gan viņi arī ies uz to satekpunktu. Bet tā kā es šeit jau biju sadalījusi to dēļiem, tad man šeit ir viegli, es vienkārši uztaisīt te man tāds caurums. Nu, arī jau kaut kāds izskatās vairāk pēc koka mājas. Nu, bet, protams, šeit var arī jau vairāk aicinu rādoši darboties, izdomāt, ko gribas, var būt trēpes, lai var tikt šeit uz to. Jā, šeit kaut kur varbūt rasies. Piemēram, ja karēs trēpes arī būs tā perspektīva. Kā man to uzbūvēt? Atkal sākumā es izvēlos to lielumu, nu, kādi būtu. Nu, šeit tik daudz. Un tad atkal man jāvelk tas līnijas uz to satekstu. Kāpēc? Jo ir paralēli. Ja? Tas trepes karējas paralēli tai māja, un tad es varu izmantot to pašu satekstu. Ja trepes, piemēram, karatos pēc ar citu lēnci, tad trepēm būtu cits sateksts. Ja? Šeit, kur man loks, es uztaisu nedaudz tumšāk, lai tas nav loks, tas man ir kurums
tad tur iekšā var sevi. Ja? Nu, šodien ir nedaudz tāds, baigi tehnisks mums tas zīmējums, ja, bet tas ir tieši tāpēc, lai mēs visu labi varam saprast, kā tas būvējas, un pēc tam jau mākslinieks zīmē jau bez visam tik daudz līnijām. Viņš vienkārši saprot, tas līnijas aiziet uz augšu, un šita ir nedaudz stīpākā, un tad jau var jau ar brīvu roku darbu. Nu tā, lai uzzīmētu pareizi tas trepes, atkal es uzzīmēju to tuvāko malu, ja, un tad no šitam velku arī katru līniju es velku. Tad dažreiz viņa mainīsies, protams, nedaudz, ja, ja tuvu, tad mums liekas, kāpēc man tur jāvāk. Bet beigās tu redzēsi, ka katru reizi tā līnija nedaudz mainās. Un, piemēram, no augšējās līnijas līdz apakšējiem, tad te mums gan jau slēņķis. Vai ne šeit tā, šeit jau grādi. Un es tā, jo tuvāk horizontam, jo tuvāk šai līnijai, kuras atrodas tas punkti, jo taisnākā ir tā līnija, viņa tā kā gadrīz, ja kaut kas mums atrodas uz horizonta, tad tas ir taisnīgi. Un tik līdz kaut kas iet zemāk vai augstāk, ja, tas, kas tuvumā būs arī gandrīz taisns, bet jo tālāk, jo slīpāk mums sanāk tā. Ja, bet re, kur mums sanāc. Ja. Un, protams, tagad, piemēram, tas trepes, man sanāca diezgan plāni. Jā, tas sanāk viņas tagad, ir vairāk izskatās papīriņš uz koku. Un, ja es gribu uztaisīt to resnumu, atkal tas pats. Tas ir tas pats, ka it kā kuba forma, bet vienkārši šī mala būs maziņā, un viņa arī iet uz to, uz to satekstu. Jā, vienkārši viņa būs maziņa. Jā. Protams, kad ir tik maziņas tas izmērs, dažreiz tur var arī roku uztaisīt. Jā, vai arī dažreiz forši palikt uztaisīt augšējo beigas, un tad tu redzi, kur man vajag. Bet vienalga viņas iet uz augšu, jo šeit mēs atkal sevi pārbaudām. Okay. Kur man ir horizonts? Horizonts ir virs mūsu trepē. Tas nozīmē, es redzēšu to augšējo malu no tam trepēm. Ja? Tāpat, ka šeit tā kastelējā, es redzēšu to jumtiņu. Ja? Tik līdz man ir kaut kas virs horizonta līnijas. Tad es to jumtiņu vairs neredzu, es redzu to apakšējo tādu. Ja? Jā, zinu, ka šodien varbūt tā, vajag tehniski skolotāji. Bet tas viss nav nekāds rocket science, to droši visi mākslinieki to iemācās un tad darbojas. Ja? Ja, un tad šai mājai jau var, kaut šiem kubiem jau var izdomāt, kā gribās, lai ir tie atvērumi, lai gribas. Piemēram, šai es uztaisīšu tā vienkārši liels atvērums. Un ko tas dos? Šeit arī interesanti. Momenti, ko es varētu. Piemēram, šajā virsējām kubām, es domāju, ka šeit man būs vienkārši tāds, šeit es uztaisīju tādu kā rāmīti, un tas nozīmē, ka šeit vienkārši ir caurums. Un tas nozīmē, ka šeit, no šita stūra, es redzēšu to stūri, kas iet iekšā. Šeit, wow. Un tas uzreiz, es vienkārši novilku šito līniju, bet man uzreiz tas dod sajūtu, ka es redzu to formu tur iekšā.
Un es paskatīšos, jā, tur citu stūri es neredzēšu. Dažreiz ir tā, ka tu vari redzēt pirmo stūri, tagad es redzēšu tikai tomālu. Ja? Nu, re, kur tāda ir tāda uzbūvē. Ja, un tad šeit atkal var taisīt nedaudz tā. Tā kā tas ir tā kā caurums iekšā, var droši krāsot nedaudz tumšāk. Visi caurumi ir iekšpusē tumšāk. Kas ir vēl ar tiem kubiem? Kad ja mēs zīmējam, un šeit ir vairāki tādi visi formas, mums arī ir jāatceras, ka mums jāizvēlas saulaina un enaina puse. Ja mēs zīmējam objektu dabā, tad mēs vienkārši redzēsim. Mēs redzēsim, ok, kura daļa mums ir saulē un kur ir ēna. Šeit mēs varam brīvi izdomāt, vai mēs gribam no kreisas puses, vai no labas puses. Un galvenais, kas šeit jāizdara, tad visur jātaisa vienādi. Nav tā kā, jā, kā daļa mums ir, piemēram. Jā, es pateikšu, jā, ka mums saules spīdēs no šīs puses, jā, uzzīmēšu bultiņu. Nozīmē, šeit ir saule, šeit būs saule. Nozīmē, ka šitas daļas būs ēnaini. Ja? Un tad, piemēram, ir tā, ka ja, kubam ir tas platnes, un tāpēc šeit tā ēna un saulainā gaismākā daļa mainās par tām līnijām. Ja? Viena līnija beidzas, tad otrā jau iet tumšāk vai gaišāk. Ja? Kad mums ir apaļš priekšmets, piemēram, ābols, apelsīns, tad tur ēnas mainās ja, pēc cita principa. Aiziet tā kā lēnam no tumšākā uz gaišāk. Bet pirmā, kad mēs zīmējam kaut kādas kastes, galdu, krēslu, viss, kas ir tad arī ēka, tad vienmēr mēs atceramies, ka mums ir ēnaina daļa. Un šeit tad, par ko es domāju, tā ka mums ir dažādi objekti, ja, es nevaru tagad, piemēram, šajā kasti, kas ir lējā, uztaisīt otrādā, ka šitā ir tumšākā un šitā ir, ja, jo gaisma mums ir, saule ir viena, ir no vienas puses. Protams, piemēram, ja mēs kaut ko zīmējam, un, piemēram, spīd vairākas lampas, mēs zīmējam, mums ir spīd saule pa logu, un mums ir ieslēgta lampa gaisma istabas iekšā, un tad mums ir arī ieslēgta lampa, kas pie galda. Un tad tur jau var būt tāds, jā, dažādāk aiziet tie, tas ēnas, tad tur jau jāskatās dabā. Bet vienalga parasti arī kaut kāda gaisma būs stiprāka, un kāda būs tumšāka. Šeit, piemēram, arī jāatceras. Šeit arī mums ir koks, tad mēs jau izrunājam, ka mums ir ēnas uz tiem kubiem, bet arī uz koka būs ēna. Un tad šeit arī forši, tagad mēs pamēģināsim, kā iet tā ēna uz apaļiem priekšmetiem. Koks mums ir apaļš, tad es nevaru šeit viņam vienkārši ievilkt tādu taisnu līniju un pateikt, ok, šeit ir gaisma, un šeit ir ēna. Ja? Tā nebūtu pareizi, jo tad mums liksies, kā koks ir kvadratā.
koks mums ir apaļš, tad pirmkārt es atkal sev pajautāju, ok, no kuras puses ir gaisma? Mēs izvēlējamies, ka gaisma ir no kreisas puses, tas nozīmē ēna ir no labas puses. Tas jau ir pirmais solis. Un ēna uz koka nāks lēzēni. Ja, tad šeit viņa būs tumšāka, un tad tas arī ir, kad jau aizēju mācīties mākslas akadēmijā, tad diezgan lielu laiku liek studentiem sēdēt un štrihot tas ēnas uz tiem, uz visam tam formām. Dažreiz paiet, nu kāpēc vajag tik daudz tas? Ja? Bet beigās tas ir ļoti labs un praktisks uzdevums, jo tas izdes tam jebkura tālāka nodarbība ar mākslu, ka pat ja gleznojot ar krāsu, zīmējot. Ja? Jā, Aleks nopuš, zinu, šodien ir tā. Nekas. Grūti mācības, viegli darba. Tad mēs atceramies. Tad Stunbergs, tumšāka daļa mums būs šeit no labas puses, bet kas ir ar zariem? Zari mums ir gandrīz vai no horizontāli vai tādi diagonāli. Ar zariem ir tā, ka parasti tiem tumšāk ir tā apakšējā mala. Jo saula ir virsū, un tad tā augšējā daļa nedaudz dabū to gaismu. Tāpēc ar tam ēnam ir arī tā, kad mēs zīmējam tā kā pēc iztēles, kā šodien. Un tad tur ir jābūt jau nedaudz tādas pieredzes, kā iet tās ēnas. Tāpēc vienmēr sākuma, protams, ir daudz labāk zīmēt, ka tev priekšā ir tas objekts, un tu redzi, kā tur aiziet tas ēnas. Un ja, piemēram, mums daba būtu tāda ēka, būtu tāda būve uz koka, tad ko mēs vēl redzam? Mēs redzam, ka arī tie kubi dot ēnu uz koku. Un tas saucas stīpoša ēna. Tad katram objektam ir divas ēnas. Ir tā paša ēna, kas ir uz objekta. Piemēram, tā ēna, ko mēs tikko uztaisījām uz koka, tā paša ēna, viņa ir uz koka. Tas ir tas ēnas, ko mēs uztaisījām uz tiem kubiem. Bet tad ir ēna, ko dod tie kubi un tas koks. Tad kubi dos ēnu uz koka un koks dos ēnu uz zeme. Ja? Tad par šitu arī nav jāaizmirst. Tad es vienkārši taisu šeit zem tiem kubiem nedaudz tumšāk. Tad droši arī, piemēram, šeit kaut kādu nedaudz tas, man ir tas trepes arī uz trepēm. Ja? Uztaisīt tumšāk. Bet man arī būs tumšāk. Nu, šodien mums sanāca ne tikai par perspektīvu, bet arī par gaismas un ēnas teoriju. Teorija ir arī tikpat svarīga kā perspektīva, varbūt pat vēl svarīgāk. Un man aiziet ēna. Jā. Nākamreiz absolūti taisīsim kādu radošāku uzdevumu. Vai nav mums tikai tas līnijas un teorijas. Bet, tas ir svarīgs. Mēģinam mācīties, tas mākslinieks noderēs visu dzīvi.
Un pēc tam arī taisot visas foršas radušas uzdevumus, mākslinieks pielīdz, un viņš atceras, aha, kā tur bija, kur man vajadzēja vilkt tas līnijas, vai kā man vajadzēja uztaisīt to ēnu. Un, arī ir tāds nedaudz vēl viens likums par to ēnu, ka, jo ēna ir tuvāk priekšsētā, ja? Jo tur viņa ir tumšāka. Šeit, kur koks pērk zemi, tur vienmēr būs tumšāk, un pēc tam ēna aiziet jau gaišāk uz ārpusi. Man būs vēl viens neliels teoretisks paskaidrojums. Mēs uztaisīsim šajam kūlam, kas ir lejā. Viņš neskatās kaut kādas dīvainas kastes, lai viņš izskatās pēc tūņu būdeņas. Mēs viņam uztaisīsim līpu jumtu. Bet šeit atkal būs neliels triks ar to, kur ir centrs tam slīpām jumtām. Viņš nebūs vidus. Nav tā, ka es vienkārši paņemu šeit vidus un velku augšu. Tur būs tā. Arī nedaudz teoretiski, arī, piemēram, kad mēs paiznojam, varbūt nevienmēr vajag to tā, vajag es arī pielietot, bet vienkārši jāzina tas darbs. Tā ir nodarbība, kuru mēs zīmējam istabu, tas bija angļu valoda, es nezinu, ja tu, Aleks, noskaties, ne? Tur bija nedaudz arī par to lampu, ja mēs gribam vienkārši lampu pie griestiem, un istaba mums ir uzzīmēta perspektīvā, tad arī tā lampa nenāks vienkārši no vidum, tur arī jāsameklē tas vidus, un tas tiek darīts ar diagonālu. Arī nekas nav grūts. Es uzteicu šeit divas diagonālas. Šitas līnijas. Un tur, kur diagonālis krustojas, šeit arī būs vidus. Tad es savilku diagonāles, atradu krustojuma vietu, un tagad vienkārši atkal vertikāli ar līniju. Es aizēju augšā, varu aiziet vēl nedaudz augšā, kur ir, cik man būs tas jumtā līpums, aizēju ar līniju uz augšu. Un tagad es varu savilkt to jumtu, tagad es varu savilkt šeit to. Un tagad tu redzēsi arī, ka tas tuvākais ir lielākais. Un šeit viņš ir mazāk. Un šeit tu arī atkal vari aiziet uz šito punktu šeit, lai atrastu to pareizo perspektīvas virzienā. Nu, re, tas ir tā. Jā, mēs būvējam. Tas jau nedaudz tā tehniski kā rasējums, it kā mēs kā arhitekti jau kaut ko būvējam. Bet tas palīdz vienkārši izprast to visu daļu. Uztaisam vienmēr jumtu nedaudz lielāku nekā siena, jo jumts vienmēr ir, jā, viņš tāds aiziet pāri.
Bet mēs arī varam arī priekšā aiziet nedaudz priekšā. Ja? Nu, redz, sanāk tāds tehnisks, bet bet tāds sanāk mums pārreizi ir uzbūvēts perspektīva. Ja? Un vienmēr zem jumta arī runājot par to ēnu, zem jumta vienmēr nedaudz tumšāk, tad tur tas jumts dod ēnu uz ēkas. Un šo daļu tagad arī ēnojam, jo mēs teicam, ka saule mums ir no citas puses. Un rekords mums sanāca ļoti pareizi uzzīmēta suņu būdiņa. Ja? Un atkal, visas līnijas, kas mums jau tad braucē, kas jau nav derīgas, droši varam izdzēst, arī tīrs. Un šeit mēs varam tad arī ar sunim taisīt ieeju. To paturēt. Ja, un šeit uz tas būdiņas, piemēram, mēs atkal varam redzēt, kā tas līnijas savienojas. Tāpēc, piemēram, kaut ko citur, kaut ko zīmējot, pat ja nebūvētu visu sistēmu ar tiem punktiem un līnijām, vienkārši atceriet, tas līnijas, ja viņas iet uz to horizonta līniju, viņas ies tā kā savienojoties. Ja, tu redzi, tā kā tas līpums. Ja. Šeit es uzzīmēšu, būtu nepareizi, ja zīmētu to jumtu, skaties, šeit man būtu jumts, un es zīmētu, ka šita līnija aiziet tur, it kā viņa nesavienojas, redzi? Tad viņas tagad man savienosies šeit priekšā. Ja? Tā nav pareizi. Jo. Tā ir tā kā, tā ir atgriezeniska perspektīva, kas nav lietota baigi bieži. Ja? Tad, lai man izlabotu, šeit aizējam uz leju, lai šitas līnijas aiziet savienojoties. Ja? Tas ir tas viegls moments, kā mēs varam pārbaudīt, vai mums tā perspektīva sajauca, sanāca nepareizi. Nu, manis tā daļa, tā teorija ir gatava. Visu pārējo, ja gribas, var uztaisīt to zīmējumu kā došu, var pielikt vēl kaut ko gribas, var pielikt vēl zārus, var pielikt vēl kādu ainavu. Varbūt šeit mums kaut kas parasies, varbūt šūpoles, sirvi kāds pielikt. Varbūt nav forša, ka vieta šūpoliem, te mums māja, bet nu labi. Tā vienkārši kā ideja kaut ko pielikt. Šeit varbūt tas ritenis. No. Visu pārējo jau radoši mākslinieki. Arī zināt pašiem jau var pielikt gan vēl zārus, vēl
Viss, kas var būt. Jā, ja gribas patinties, var atkal ielikt kaut kādu priekšmēru, piemēram, beņķis. Es gribu beņķis šeit ielikt. Jā. Atkal kaut kādu pirmo virzienu, pirmo daļu es izvēlos pati. Šeit man būs tas resnums tam beņķim. Jā, un tad atkal šeit aizies baigi līpi, jā, jo šeit es esmu baigi tuvu tai. Šeit aizies, lai aizienāk pa līniju uz to pusi. Jā, nu varbūt uztaisīšu šādu. Ja, un šeit, piemēram, man ir tā, es jau brīvi. Dažreiz var sevi arī pārbaudīt, piemēram, zīmējot kaut ko, uzzīmē sākumā šo formu ar brīvu roku, un tiklīdz rodas kaut kādas šaubas, tad var pārbaudīt ar šitiem satikpunktu. Tas nozīmē, ka jāatrod, kur ir horizonta līnija. Horizonta līnija ir viegli atrast. Saka, ok, kur ir man acu līmenis, tur būs arī līnija. Un šos punktus ir viegli atrast tā, piemēram, tev ir kaut kāds priekšmets, sākumā atrod vienu punktu, un tik līdz viens punkts ir gatavs, tad tu vari arī tur, kur tev krustosies ar horizontu, tā otra līnija, tur arī būs otrais punkts. Un kā es teicu, ka bieži viņš var būt arī aiz lapa. Ja? Nu, re, šeit mums arī būs tāda ēna mums ies, jā, par to arī nav jāaizmirst. Nu, re, mums tik ātri sanāca vēl viens geometrisks priekšmets. Ja, tad atkal, varbūt atkārtošu šitas līnijas. Šitas līnijas aizies šeit, šitas līnijas visas aizies tur. Ja. Un ja, šita līnija arī šeit punkts aiziet tur. Un patiesība, ka dažreiz pat ir vieglāk, tik līdz uzzīmē sev tos punktus, pat nav tur jākorēģē, jāmaina. Savas līnijas visu savām vietām. Bet šeit atkal es atkārtošu, ka tie satikpunkti, viņi der tiem priekšmētiem, kas ir paralēli. Ja, tas nozīmē, ka mums tagad visas tas kastes un tas suņu būdu, viņi visi stāv diezgan paralēli. Tik līdz, piemēram, viņš man stāvēs kaut kāda citas līpuma, tad viņam jau būs jāvēl citi savi satikumi. Ja? Ko mēs šeit vēl aizmirsim? Es aizmirsu arī suņu būdu, es aizmirsu ēnu. Ja? Viņam būs vienkārši šeit tā ēna būs diezgan kā taisns stūris. Pat ja tas jumts ir slips, tā ēna, kad viņa nokrīt, jā, viņa vienalga veido tikai to taisnību. Nu, nav baigi grūti, Alex.
Super, es savu zīmējumu atstāšu melnbaltu. Te katrs jau var izlēmt, vai izkrasot, atstāt tā. Vēl. Aleks, pastāsti, kādas ir sajūtas? Grūti, garlaicīgi, normāli, interesanti. Nedaudz grūti bija. Okay. Nu, es piekritīšu, ka es diezgan arī ātri, lai kā priekšmetā arī mums ir daudz. Bet ieraksts ir, vienmēr var pēc tam, kad būs vēlme paskatīties, kaut ko atkārtot. Bet tik līdz uztaisīsi tādus vairākus uzdevumus, tad uz 5. 10. reizi jau automatiski zināsi, kur vilkt, kurās līnijas. Skola vēl nebija perspektīva, ne? Nezinu. Vēl nebija. Parasti, man liekas, 7. klase sāk runāt perspektīvu. Vai arī 5. jau. Ja? Bet tā ir tāda tēma, ka ļoti bieži arī pieaugušie, tie, kas nenodarbojas ar mākslu, viņam arī iet grūti. Ja? Tāpēc tas ir arī tāds mākslinieku daļa, ko jāiemācās. Bet forši, parādīsi, kā tev sanāk? Tagad. Tā, es notīrīšu stop un paskatīsim.